sākās ar to, ka, jā, mums ir tā, ka mums skolā bija kādreiz ļoti labs folkloras pulciņš, ko vadīja Anda Ābele, bērni sāk viņu darboties. Un tad 2. klasē mums visiem bērniem ir koklas mācības. Visa klasa kopā spēlē. 3. arī kā mamma sastāstīja. 3. klasē. Tā kā Lienai tikai tagad ir sākušās koklas mācības skolās. Bet ar folkloru nodarbojas jau folkloras kopā no 1. klases sanāk. Tagad viņi nākuši iet mācīties vēl papildus vijoli spēlēt. Un cer, ka varēs kādreiz iemācīties ar ģitāru spēlēt, bet mums ir bijusi šī problēma, ka mums trūkst instrumenti. Vēlēšanās jau ir, lai bērni vismaz kamēr aug lieli, kamēr vēl nav sācies pusauģu vecums ar citām interesēm, tikmēr nodarbojas ar folkloru, jo meitas jau ir sasparojušās, jau domā par ģitāras spēlēšanu, arī kur jau mēģina kādus akordus mācīties no skolotājas. Citas meitiņas jau nevar laciesties, jau mēģina arī kokli spēlēt, kamēr brālis spēlēja, iemācījās, noskatījās un mēģina atdarināt. Un te jau stāv rindā uz koklas spēlēšanu, bongošanu. Nu, tad, kad pienāks pusauģis vecums, tad būs roka laiki, un tad ģitāra tieši labi noderēs. Tētis no agra rīta līdz vēlai naktī ir darbā, mēs viņu garīz vispār neredzam. No tumsiņas līdz tumšiņai. Nu, kamēr viens pēc otra mazi bērniņi ir, jā, tikmēr es arī par māju vairāk, jā, nu, taisu šādas te rotas lietas, taisu lelles, ar bērniem nodarbojos, bet, nu, tā kā bērni tikti grib palīdzēt, tad vairāk laiks sanāk kopā ar viņiem strādāt, jā, nekā darīt darbiņas.